Ciao. Ciao. No, Dolita is unable to join. Bet aizgāja. Tātad labrīt vēlreiz visiem. Un mani sauc Signe Robinsone, un pie mums šodien ciemos ir Olita Supe no Yoga Velosardīnija. Čau, Olita. Ciao. Olita ir kundalīni jogas pasniedzēja un strādāja ar elpošanas tehnikām, meditācijām un ķermeņa praksēm. Un kā jau nojautiet, viņai ir kāds sakars ar sardīniem, bet to droši vien mēs parunāsim vēlāk. Un īstenībā mūsu saruna bija plānota jau pirms vairākām nedēļām. Tajā dienā, kad bija plānota saruna, Olita noķēra vēl Merkūra retrogrāds un aizkavējās pārbraucienu lidojumi. Un mēs šo sarunu pārcēlām uz šodien, bet droši vien, ka tā arī tad bija tā īstā diena, kad mums satikties. Un runāsim mēs šodien par kundalīni jogu, jo Olita septembra mēnesī sagatavoja labotības klubām dalībniekiem praksi, kas saucās kundalīni joga ķermenim, prātam un garam, tādu vingrinājumu kopumu, ko katrs ar katru dienu aptuveni bija zem 20 minūtēm, bija aptuveni 15 minūšu formātā, izpildīt mājās un tika izsūtīts visiem labotības kluba biedriem, un tie, kas vēl nav pievienojušies, var paspēt pievienoties un arī saņemt šos vingrinājumus. Un tādēļ droši vien, Olita, mēs varbūt varētu sākt tieši par kundalīni jogu. Kas tas ir kundalīni joga un kāpēc tieši to esi izvēlējusies šo jogas veidu, kur praktizēt un arī mācīt citiem? Jo jogas ir dažādas, varbūt arī īsumā var tad ieskicēt, kāda ir tā būtiskā atšķirība. Tad nav visiem. Jā, ir ļoti daudz jogas veidi, un kundalīni joga ir no antīkajām jogām, no senajām jogām, nevis tās, kas ir radītas tagad 20. un 21. gadsimtā, un kundalīni joga ir visu jogu apvienojums. Man ir tāds ļoti, ļoti interesants stāsts, jo es pati diez vai tā no zila gaisa būtu izdomājis, ka es gribu kļūt jogas skolotājs. Mana dzīve, vienmēr sanāk pie tā atgriezties, mana dzīve ir bijusi tāda ļoti izaicinājumiem, tādiem nopietniem izaicinājumiem pilna, ka man 16 gadu vecumā notika smaga avārija, kas palika uz gultas pusgadu un 2 gadi, lai es tā normāli atsāktu staigāt, man bija 16 gadi tādi. Bet jau pamosoties nākošā rītā slimnīcas gultā, tu redzi visu to redzi, bet tev iekšā ir tik nereāli liela laimības sajūta, un es visu to laiku nodzīvoju to pusgadu slimnīcā, tāda sajūta, tā kā pie maniem visi nākt uz kaut kādu, nezinu, uz vasaras māju, kā es šodienā saku. Toreiz es to vēl nezināju. Bet pēc tam, kad man pēc 22 gadiem atkal notika ļoti līdzīga avārija, tā, ka es abas 2 reizītes biju izslēgta no dzīves pēc tam 12 stundas. Nevis komā biju, bet vienkārši biju izslēgta šoka stāvoklī, acīm redzot. Un tad, kad atkal jau pēc 22 gadiem atkal notiek tas pats scenārijs atkal, es aizlidoju 18 metrus, iepriekšējā reizē 16 metrus. Un atkal, kad es pamostos, es vienkārši visu saprotu. Tas ir tā, ka ar tevi runā Dievs. Es biju 7 dienas samadī stāvoklī. Tas nozīmē, ka tu esi sakonektēts ar Dievu. Es tieši tāpat ar tevi varētu arī toreiz runāt. Samadī nozīmē, tas ir augstākais stāvoklis, kurā tu dzīvo mīlestības vibrācijā. Un kā es saku, tas bija laiks, kurā manī sabere iekšā visas zināšanas. Tas, ko pēc tam visi studē, lasa, mācās, gadiem apgūstas, ko tiecās, vienkārši tev atverās kanāls. Bet pirms tās avārijas otrās, tātad man jau bija 39 gados, es jau 5 gadus praktizēju kundalīni jogu, vienkārši gāju jogoju tieši tāpat, kā šodienā dara man audzēkņi. Un tajā mirklī, kad es atkal pamodos, es sapratu, ka Dievs man ir iedevis šo misiju, nevis tikai praktizēt jogu pašai priekš sevis, nevis tikai savu dzīvi celt augšā, jo man visi biznesi, viss sāk iet uz augšu. To viss vienkārši kopš es sācu praktizēt kundalīni jogu, kas ir tava enerģija, to pastāstīšu, tajā mirklī to dzīve paliek iet uz augšu. Protams, mums notiek tieši tāpatās, kā kuram citam cilvēkam kaut kādas tur apkārtējā pasaulē. Mēs taču esam ikdienā un kaut kādas problēmas, bet tu viņām vairāk nepievērš uzmanību kā iepriekš. To vienkārši tas viss kļūst par interesantu piedzīvojumu. Tu zini, ka visam ir metodes, visam ir atrisinājums. Un
Jā, un tad tajā mirklī man bija vienkārši tā, ka mana meistara jogas bija atbraukusi pie manīm uz slimnīcu, viņa man pielika pie trešās acis pirkstes, viņai visas domas lasīju. Ja zvanīja tā skatās, un tad viņa man pielika rokas šeit, viņa nevarēja noturēt, jo tas kundalīnī kanāls, par kuru tūlīt runāšu, man viņš viss bija vaļā vienkārši. Tas ir tā, ka tas ir sakonektēts ar visu, un to visu no biblioteka ir. Es uz katru cilvēku skatījos, kurš ienāk palātā, viņi uz manīm skatās ar tādu sejas izteikumu. Es saku, kāpēc jūs varat tā skatāties? Es esmu laimīga. Es tajā mirklī sapratu, kas notiek katrā cilvēkā, kā mēs taisam problēmas. Cilvēks vesels, staigā ar 2 kājām, 2 rokām, darbs, ģimene, viss viņam ir. Viņš nāk un iekšā palātā, ne jau pie maniem, bet vispār ar to tādu grūtumu sejā, sirdī. Bācis sāku lasīt cilvēku dvēseles vienkārši. Pēc tam man pašai, protams, bija tad, kad esi pēc tāda traka trieciena, viņi jau ķermenim paliek visas traumas, un tieši tāpat kā man bija no tā vecuma 16 gados, visu laiku jādomā, kā sevi salikt kopā, jo man bija trieciens mugurē, disku trūcis, man ir bijis viss kaut kas. Tāpēc šodienā, kas ar manīm jogo, ka man ir redz, neviens to nevar iedomāties. Tieši tā, visiem liekos, kas te viņai, viņa tur skaistas nav, ka tie viņa visu koka, visu tā dara. Tieši tāpēc, kāpēc es izvēlējos, un kāpēc tieši kundalīni joga, tā tad es runāju par samadī stāvokli. Tas ir tas stāvoklis, kurā tas ir savienots ar visuma patiesību. Tas nozīmē, tev ir tieši tāds pats, man ir tāds pats, mums visiem ir, mēs visi esam gara enerģija. Tātad dvēsele fiziskajā ķermenī un mūsos iekšā ir gars, kas ir tas spēks. Mēs vienmēr varam visā ar sevi strādāt, jo viss, kas ar mums notiek, ir mūsu enerģija, mūsu darbs, mūsu apspiestais un tam līdzīgi. Tātad starp abām tām avārijām 2011. gadā, viena bija 93. viena 2015. lai jūs saprastu, kā tas notiek kontekstā. 11. gadā viena no manām drausnītēm, tā kā tu man tagad pateiktu. Klausies, Olitiņa, es tikko pabeidzu vienu tādu kundalīni jogas kursu, būšu skolotāja, vai uztaisam jogu? Es saku, vai, Liriņo biju. Apsēžamies, tur ir jāsaliek rokas, un mēs, kad savienojamies, ir tāds Om namo gurudev namo, kurā tu ieej vienotajā kanālā, un es tajā mirklī vienkārši sajūtu tos, man tagad arī ir izprasnīga. Man vispār, kad tu runāji, jā. Sajūtu to kanālu, kur es toreiz tajā 16 gadu vecumā laimīga gultā ar abām lausām kājām 4 vietās, vispār, vienkārši. Bet saprotiet, tā laime, tā iekšējā, jo tu esi savienots ar Dievu, tu esi sakonektēts ar dvēseli, un tu nejūti tā fiziskajam ķermenim tās sāpes, tu viņas jūti, bet tu neesi tajā iekšā, jo tu esi laimībā. Un tajā mirklī es vienkārši sapratu, tas ir tas, kas tevi var aizvest uz tavu patieso esību. Pēc tam tajā 2015. man notiek tas pats, man atkal ļoti grūti, bet vēl tajā 2015. gadā bija, tad, kad es pamodos, es vienkārši sajūtu visu. Es redzēju cilvēkos, kā iekšā virzās šī gaismas bumba. Es visos neredzēju, bet daudzos redzēju tā gaismas bumba. Es varēju pat sienā skatīties, pagriezusies uz sānu, un es redzēju, kā viņa kustās. Nesapratu vēl, kas tas ir. Tad es aizgāju pēc 3-4 mēnešiem uz baznīcu, vienkārši bija mise, bija lieldienas, man intuīcija teica, bet man bija ļoti, kājām bija tur visi ceļgali, bija sadargā, es aizēju uz to baznīcu, es vienkārši jūtu, ka man tas ir jādara. Un aizgāju uz baznīcu, un es tā pieeju klāt pie Marijas, domāju, noziedošu viņai par to, ka es esmu dzīva, par to, ka man atnāca viss šī kosmiskā biblioteka, un es iekšā esmu nenormāli laimīga. Jā, fiziskais ķermenis man nē, bet es esmu iekšā ļoti laimīga, pateicība par dzīvi, par visu. Un tad, kad es gribu iedot tos 10 eiro, es pēkšņi skatos, ka viņai, tā ir tāda no jūras zelmes izvilkta statuja, kas ir ļoti, ļoti svarīga lieta Sardīnijā, jo viņai vispār no Rio de Janeiro, man liekas, vai no Argentīnas, neatceros, no kurienes ceļo, jūras zelmē noslīka, un viņu Sardīnijā izvilka laukā, un viņai ir Bonarija, mums ir tāda katedrāla, kur brauc visi veceļotāji uz šejienu, un tātad tur stāv šī statuja. Un tagad es skatos rokā Marijai Jēzus, un tieši tā pati bumba, tieši tā pati krāsa, tas pats izmērs, tikai viņa bija bronzas, bet es redzēju gaismas iekšā. Es reiz pie mācītājiem, kas tas tāds ir? Viņš arī tā paskatās, apmēram, vai tu neko tu nesini? Jo bija pilna baznīca, visi tur bija mēs, es vienkārši piegāju pie kāda, tur, kas bija blakus no tiem, kas, ka pilna baznīca, tur ir vairāk tie mācītāji. Viņš man saka, tas ir spirita kosmiko.
Un es vienkārši bum, es visu sapratu. Par dvēseli visi mēs esam runājuši, visi daudz ko zinām par ķermeni, mēs, protams, visu zinām, un es pēkšņi sapratu to garu enerģiju, kā viņa mūsos plūst, un es šodienā uz to strādāju. Es visos atmodinu tieši to enerģiju, jo es vienkārši visu sapratu. Un vēl es ļoti skaidri jūtu eņģeļa spārnu, tādu lielu gaišu, kas mani visas abas tās reizes vienkārši tos metrus nevis palaida pa turieni, bet izcēla laukā, lai paliktu dzīve, lai es būtu šodienā šeit un tagad, kas es esmu. Tad, kad es savā dzīves laikā satieku cilvēkus, es vispār esmu cilvēks, kas izzina dzīvi. Es visu, ko redzu, dzīvniekus, redzu dabu, redzu jūru, redzu debesis, redzu visā, redzu dzīvi. Es varētu rakstīt grāmatas par cilvēku, caur dabu, caur jebko. Un tad, kad es satieku arī cilvēkus, kuri runā par eņģeļiem, jo ir, kas ar eņģeļiem ir sārunājās, visi vienmēr rāda, ka viņiem šeit sēž. Un man tas tā pārsteidz. Es saku, kāpēc tu rādi tu šeit? Viņus vēl nezinu, vienkārši viņš ir. Un viņi ir īstenībā no mūsu, viņi ir visu tā mūsu tā augstākie eņģeļi mūsu, kas sargā, bet jā, viņi tiešām ir šeit, jo es saku, tad, kad es to visu jūtu un redzēju, tas bija to Dievs vienkārši parāda, kas notiek ārpus mūsu fiziskā ķermeņa. Es esmu vienmēr palikusi pilnīgi normāla meitene. Man pilnīgi tāpat tās patīk iPhone telefons. Es nezinu, ja es gribēšu, es arī izdzeršu Prosecco glāzi, nedomājiet, tā nav man ikdiena. Es vienkārši saku, ko es gribu pateikt, ka mēs esam visi normāli dzīvi cilvēki, visi, bet mums ir iedotas zināšanas tieši caur kundalīni jogu, piemēram, nezinu arī citas, tāpēc es uzsveru, ka kundalīni jogu, ko Jogi Bhajan ir nodevis mūsu meistars, ar mērķi, lai mēs 21. gadsimtā, dzīvojot stresa laikmetā, varam vienkārši ar sevi strādāt. Pareizi elpot, vienkārši pareizi skatīties, domāt, pareizi savu ķermeni iekustināt, palaist plūsmu, apzināties, kas mēs esam. Un tā bija mana kundalīni joga pēc 2 gadiem pēc tās avārijas, kur man bija ļoti smagi fiziskajā ķermenī, jo manī visu laiku bija enerģijas ļoti daudz. Tā kā ja kādam no tiem, kas tagad skatās, ir ļoti daudz enerģijas, vienmēr tā, ka ļoti daudz, bet tas nozīmē, ka jums ir daudz enerģijas, jūs vienkārši neprotiet pārvaldīt. Un lai cik dīvaini neliktos tiem cilvēkiem, kuri ir ļoti ātri, viņiem vajag meditēt ļoti lēnu, jo viņiem ir jāsabalansē. Un tad es pēc 2 gadiem aizgāju skolotāju kursu, un mums tāds liels materiāls, tur bija vairāk kā gada garumā daudz tie cikli, kas bija jādara, visu laiku jāstudē. Es visu viņu lasījuši tāpat diagonāli, protams, viss itāliski. Es vienkārši visu zināju. Es varēju sēdēt, mani meistari, Romas, lielie meistari par guru sauc. Viņi vienkārši nesprat, no kurienes man ir visu zināšanas. Un tad, protams, ka mēs tur skatījāmies, man bija daudzas visādas tur lietas, tur puls visu laiku, man bija pēc meditācijas 90 pāri, man nekad zemāks nenolaidās. Man bija ļoti daudz visādas lietas, kas bija neizskaidrojamas, jo man bija ļoti smagas traumas, man bija 3 asins izplūtumi galvā, tur, bet es arī sakārtoju nevis ar medikamentiem, nevis ar kaut kādām terapijām, bet sakārtot savu kundalīni jogu. Es šodienā palīdzu visiem, un es zinu, ka ir Latvijā ārsti, kas iesaka vienkārši griezties pie joga Bellas Ardīnija un sevi izdziedināt. Ir īpaši visas psihosomātiskās vai ķermeņa problēmas. Jo, tas tā ir. Es nebiju gatava tam, jo es nedaudz vienreiz dzīvē tevi satiku, un mana zobārste tev draudzene, un es tur bija tāda meita ļoti enerģiska un gaiša, un tad tu mums pievienojies, un man kolēģi, kas ar tevi vispirms iepazinās, viņa kļuva par riktīgu tavu fanu. Un tad mēs domājām, kaut kā ir jāpastāsta vairāk arī Retrītam par tevi, bet tu jau to, man liekas, ļoti forši pieminēji, jo daudzreiz arī joga, tas, man liekas, tāda arī ļoti rietumnieciska padarīšana, viņa uztaisīta tāda kā, kārtējā vingrošana, bet joga īstenībā jau nav par to, tas vesels dzīvesveids, tur ir ētisku principu kopums, kā varbūt, cik daudz vai kā tu to visu integrē savā dzīvē, un tā droši vien arī priekš tevi, to var redzēt, tā nav pavingrošana no rīta, lai tu būtu labā tonusiņā vai formā, tas ir visa tava dzīve, kā tas varbūt kaut kādās citās plāksnēs ir mainījis to, kā tu dzīvo. Tātad,
atgriežoties atkal pie tā, es neesmu parasts jogas skolotājs, jo man bija tā, ka man visu iedeva Dievs, visu to pašu, ko cilvēki varbūt 30, 40 gadus praktizējot jogu, varbūt sasniegs. Kā lielie meistari saka, Olita, tev ir iedots tas, uz ko lielie meistari 30 gadus nāk un nenonāk. Jo man bija, saku, tur visādi ar manī meditācijas laikā, tur bija nereālie procesi, man bija, piemēram, meditācijas, ar kurā, kad man vēl bija izplūdumi, 22 minūtes taisījām tādu vienu meditāciju, man nākošā dienā viņi visi izzuda. Ārsti vispār, kad man bija, slimnīca arī, kad es biju, man visu laiku tās asinis tā kā sapūst galvā un neiet nost, un es visu jūtu, es jūtu visas enerģijas, un es ārstiem prasu, cik tas ilgi būs, kas tas ir, un viņi to uz manīm skatās, es saku, jums tā ir bijis, un tur tāda brigāde vesela ar ārstiem, kas mani nāk skatāt, un saka, nē, es saku, nu labi, arī vedi ērči, es vienkārši sapratu, tātad, ok, strādāsim paši un darīsim visas tās lietiņas, ok, un tad man joga bija tā, ka es sāku apzināties, es sāku sajusti, kas man tāda, es runāju par jogu, par to ikdienu, ko es arī daru šodienā. Man vienkārši visu viņa, pat tajā slimnīcas gultā jau sāka rādīt tā, es jūtos ārkārtīgajā laimības stāvoklī, tādā piepildījumā, tā, ka es katru putekli mīlu, tā, ka es ar tevīm arī runāju šobrīd kā ar dvēseli, mani, kad klausās, viņi mani arī, es cilvēkiem visu, es neredzu vairāk tevi, es redzu tavu dvēseli, viņa ir tik skaista. Un es redzu to garu enerģiju, kas pa tevī visu laiku plūst. Un tātad pēkšņi pakš nozūd tas stāvoklis, jo 8. dienā es atkritu realitātē. Tas manī stāvoklis man bija 7 diennaktis. Tad man liek uzlikt rokas. Mani vēda vienkārši Dievs, uzliek rokas. Atkal sajūtu to sajūtu. Tad, piemēram, notiek kaut kāda mantra skan, man vienkārši ceļ uz augšu rokas. Es vēl nebiju skolotājs. Cik interesanti, man saliek tos punktus. Mani vienkārši sāka vadīt, man tagad atkal zostīta. Tad, kad ir zostīta, tas nozīmē, ka ir kontakts ar augstāku. Un tad, kad es sāku studēt, es teicu, es nekad nebūšu skolotājs, es tikai to sevis dēļ. Un es īstenībā esmu vienīgais no tiem visiem arī, ir vēl viena meitene, bet, viena no visspēcīgākajiem. Bet tāpēc, ka tas bija tās prakses, un man ir tā, ka es katru rītu pamostoties, man nav tā, ka es vingroju katru rītu tur 4 ceļos 2,5 stundas, kas, ja tu gribi kļūt par jogi, ja tu izvēlies kļūt par jogi, iziesi kursus kundalīni jogas, tev tas būs jādara. Tev katru rītu būs jāatceļās 4, tev ir uz tavi noteikumi. Es viņus neizdzīvoju, jo es sapratu, ka cilvēks samadī stāvoklī ar savu par visu, varbūt arī bez tā, bet es jau tajā esmu ielika tātad, mani ielika jau gatavu, tā kā gatavu augli ieliek. Man nebija jānogatavojās. Un tātad es visu laiku pamostos, man ir katru rītu tie mani rituāli, viņi ir gultā esot, es sakonektēju, runāju ar augstāko, es visu laiku elpoju, es vienkārši vairs nevaru dzīvot, nepieslēdzoties pie pranājām, pie elpas. Sanāk, ka es praktiski nevis daru to obligāto prasību, kas ir jādara, ka tu esi jogi, bet naturāli pēc dzīves plūstu. Piemēram, ja man šodien sāpēs sprandi, es vienkārši zināšu no tiem nenormāli daudzajiem krijām uzdevumiem no visa, ko darīt, un tad, kad es vadu nodarbības, es pat citreiz saku audzēkņiem, šodien jūsu skolotājai ir maziņš klepus. Cik tas ir labi, skatāmies, kā viņi tikt vaļā vienā dienā, vienkārši bum, 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 un vairāk viņa nav. Jo tā ir joga, šitā ir joga. Jā, tas, ka ir nevis tik daudz, es saprotu, paldies Dievam jogi bāčam, tam meistaram, ka viņš ir devis visus tās regulas un ļoti stingri ar kundalīni jogu. Mēs tur nevaram paši izgudrot neko darīt, tur krijās. Bet paldies Dievam, ka tik nereāli daudz cilvēki var piedzīvot šo ceļu, kļūstot par skolotājiem, mainīt sevi pilnībā. Bet tas būtu tāds ļoti, ļoti garš ceļš, tāds paklausīgs, disciplinēts ceļš. Un man ir tā, ka vēl arī tas, ka man ir cita pilnīga metode, kā es strādāju ar cilvēkiem, un es vienkārši vadu pēc rokām. Man arī, man tas viss kanāls, ka bija atvērts, man rokās tāda enerģija bija, es varu pieskārties klāt un vienkārši retrītos, kad es cīnužos, taisu lielus pasākus, janvārī atkal būs 80 cilvēki. Mani vienkārši starp visiem aizved pie kāda viena, pielieku klāt pie sirds centra roku, un cilvēks, viņam atverās sirds vienkārši vaļā. Viņš sāk justi, ko blakus māsas, sēž māsas, domas, bet vienkārši tas nenozīmē, ka jutīs uz ielas katra tur Jāņa, Onkoļa vai Pētera vai Annas tantes domas, nē, vienkārši atver sirds centru tajā mīlestībā. Atgādinu, protams, mēs visi esam dzīvi cilvēki,
dzīvojam uz zemes, mums ir normālas problēmas, neviens nav jāidealizē, neviens skolotājs, neviens nav svētais. Lūdzu, nedariet to. Es zinu, ka daudzi grib domāt, jā, tā skolotāja, es nerunāju par mani, varbūt arī par mani. Tā nav, ziniet, mums visiem ir normālas dzīves, vīri, bērni. Vienkārši kundalīni skolotājs, kad viņš ieiet kanālā un pasniedz, viņš ir tīrajā kanālā. Un tādā var nonākt tik viens no jums. Nē, nu jā, tā. Jo te daudz runā tieši par, tiešām par enerģiju, kas tam nav obligāti saistība arī ar tiem vingrinājumiem, jo man pašai tā lielākā atmošanās bija, es biju pavisam citā kaut kādā praksē, un es neteikšu, ka tas kopējais piedzīvums bija forši, bet tas cilvēks ar savām rokām manī atmodināja enerģiju. Un es jūtu tā kā staigā, tā kā ūdens, tā kā, nezinu, strūkla, kas manī, kad aizvēc jūrmalā, tur, pirms iet tur majoros uz jūru, tā strūkla, kas ir pilnīgi tāda sajūta. Un tagad es jūtu tā enerģijas plūsmu ne tā kā tu, bet arī ir tās sajūtas, un vienu reizi es biju pirtī, un... Jā, pirtī. Un es tā kā, kā pirts man tur satina kūniņā, es tur guļu, un man tā enerģija manī nāca divi tā kā virpuļi, man bija sajūta, ka mani uzrausa augšā. Es tai pirtnieci, es saku, kas notiek, mani uzrausa tulīt augšā, ka, tā kā man ir jāturās. Un es pēc tam, tad es sāku pētīt, es sapratu, ka tam noteikti ir saistība ar kundalīni, bet tāds stiprums bija vienu reizi. Un es domāju, ka droši vien tie, kas praktizē kundalīni un kam varbūt arī no dabas jau iedots tas, kas nezina, kā viņas neuzrauja augšā tā jauda, kas tur ir. Jo man tāds piedzīvojums bija vienreiz un nejauši. Kā viņš patika tas piedzīvojums? Jā. Tā kundalīni enerģija, tātad kundalīni joga, ir tātad kundalīni enerģija. Šobrīd notiek arī Latvijā, arī jums ir, kas brauc un taisa tā atmodināšana kundalīni enerģijas. Jā, tas viss ir superīgi, bet ir jābūt gatavam cilvēkam, lai piedzīvotu to foršāko, labāko, tīrāko. Bet tātad kundalīni enerģija, viņai apakšiņā mums kur ir visi 72 000 kanāli, enerģētiskie kanāli, arī nervu kanāli, tāda muguras lejas daļā, un ļoti daudziem tur ir, protams, sāpītas un tam līdzīgi. Un tad, kad viņi mūs mostās, viņi mūs ceļās uz augšu, man vispār jau tā... Un tad, kamēr mums ir traumas, viņam var iestrēgti galvā, un tad cilvēkam vienkārši tur sākās. Bet es tagad runāju vairāk par to atmodināšanu, ka pilnīgi var paraut uz galvu augšā, un ja mums ir vēl, kā saka, ir tā, jums 5 tibetieši ir grāmatiņa, maziņa latviešiem, paņemiet, izlasiet, un tur baigi smuki arī uzrakstīs par kundalīni enerģiju, jo tur nav par jogu, par enerģiju, ka ja viņa nav, ja mums vēl ir skeleti iekšā, kaut kādas dziļās traumas, tādas neforšās, jā, tad būs baigi mokošs tas process arī pēc tam, bet ziniet, lai kas ar jums notiek, ar jebkuru katru cilvēku, jo tagad šodienā es saku, visi kaut ko saklausās, visi skrien uz visiem kursiem, es vienkārši saķiru galvu, domāju, mamma mija, tas ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Bet, ja lai kas ar jums notiek, vienalga, kas vienmēr atceramies, tātad tu esi dvēsele savā ķermenī. Tas, ko tu tikko izdarīji, bija tava izvēle. Tava. Neviens cits tur neko tu tavu dvēsele atveda uz šo vietu, piedzīvot jebkuru no pieredzēm. Un tevī vienmēr ir šī gara enerģija. Nekad nebaidies, ja piemēram kaut kurā no praksēm, es nerunāju par kundalīni jogu, jo kundalīni jogā tev ir skolotājs, vienmēr tevi vada, tur tādas lietas nenotiek. Bet es vienkārši zinu, man taču visu laiku cilvēki stāsta par šī pieredzēm. Un ir vienkārši vienmēr jāatcerās, ka tev ir tava enerģija, kuru tu pats vari vadīt. Un esiet uzmanīgi, jā, bišķiņi, vienmēr sajūtiet, pārliecinieties, pajautājiet, kā ar citiem bijis, lai nebūtu tā, ka kaut kur, kas notiek saklausīts. Bet principā pirtis ir arī ļoti laba lietiņa. Es pati neesmu bijusi, bet pirtīs tiešām var piedzīvot, ka tu iet to, ko tu tikko stāsti īstenībā. Ka tu tā kā tevi paceļ virs zemes, un stāsta mani audzēknīši. Un kad tevi paceļ virs zemes un kad tu saplūsi ar bezgalīgo gaismu, jā, tas tev ļaus piedzīvot. Es nedomāju, ka tas mainīs cilvēku, tur pēkšņi viņš kļūs vies vai vēl kaut kā. Tas vienkārši tev ļaus piedzīvot to praksi. Bet, ja tu tiešām gribi kļūt tīrs, vietas, izdziedināt visas karmiskās saites, visu, jo mums tev sieviete, meitas paliek vienotajā auras laukā ar mammu. Ko tas nozīmē? Katrai ir savā aura, bet mums paliek vienotais auras lauks 7 paudzēs uz augšņu un uz leju tātad. Un, piemēram, ja tu kā mamīte strādā ar sevi, tu automātiski meitām palīdzi, mammai palīdzi vienkārši tīri to līniju.
Un tad, jā, kundalīni joga, ja jūs gribiet vienkārši sevi dziļumā sakārtot pavisam, nevis tikai piedzīvot kaut kādu forši ātrais variants, pareizi, tas, ko 21. gadsimts, visi grib visu ātri. Es paklausos cilvēku, saku, ko jūs dariet, kur jūs skrieniet visu laiku, viena praksa, otra praksa, trešā praksa, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā, ne pie vienas neapstājas stabīli, un tas nav vajadzīgs, jo tur baigie mikšļi notiek visā kopā. Ik pa laikam, protams, ka var pamēģināt, protams, bet ik pa laikam man jābūt kaut kam stabilam, jo ja tev ir tā aka, pie kuras tu pieeji pie tā viena aka, teiksim, tagad es par sevi teikšu, man ir kundalīni joga. Man viņa ir, lai kas tam manī notiek, es aizēju pie akas vienkārši pasmiļu zināšanas. Man viņa ir, un viss pārējais, es tāda, ka es vispār neklausos īpaši neko daudz neietekmējos, jo kanāls jau ir viens patiesības. Patiesība ir viena, viedokļi ir miljoniem, miljardiem. Un patiesība ir viena, un katram viņa ir jāsajūt sevī pašā, jo viņa patiesība ir viena. Un man jau patīk šis levelītis, kā es dzīvoju, es varu satikt jebkuru cilvēku, piemēram, es satikt ar tā būtu. Tu runāt ar savām pieredzēm, kaut ko es vienkārši teņu skatītos, saprotu, ka es vienkārši visu saprotu. Tur nav ne kritikas vairāk, ne izvērtēšanas, ne tur apspriešanas, vienkārši tu saproti. Jo tā tīrā enerģija, tas viss, ko mēs piedzīvām, ir daudzi veidi, bet ir jābūt kaut kam stabilam tevī pašā, kur tu katru dienu atgriezies. Tas, ko es par sevīm teicu, kas savienoja vienmēr kopā šos 3. un 4. čakru. Un, Jā, tā tevis tā kā vienkārši visu laiku tā enerģija tā kā nāk. Gribās viņu tā kā pilnīgi padzerties. Kā ir jo tev tā pieredze ir ļoti spilgta un, īpaša. Un es arī katram nemaz to nenovēlu. Bet, es vienmēr saku tā, es jums novēlu piedzīvot to, bet nenovēlu veidu kādāju. Jā, tā tev šiem precīzāk, bet tad tieši uz to es arī eju. Kā ir taviem audzēkņiem, tiem, kas pie tevis, vai tiem, kas regulāri pie tevis praktizē, kā viņiem šis ceļš varās vai mainās dzīves, vai kas ir tas, kāpēc viņi to dara? Jo, sākumā droši vien pamēģināt interesanti, bet tie, kas paliek ilgāk. Tieši tas pats kundalīni, man jau liekas vispār tā kundalīni jogā. Tātad, visi, kas sāk praktizēt kundalīni jogu bez izņēmumiem, visiem sāk mainīties dzīve iet uz augšu. Daļa ir lielākā daļa cilvēku, tāpēc tur 2 mēnešiem viņiem viss sakārtos, cik forši, viss kārtīgi, viņiem vairāk neko nevajag. Atkrīt atpakaļ. Es mēģinu, bet es nevaru piekusēt katru reizi, man kāds jaunies pievienojas, tāpēc es izaicinājumos bieži par to runāju. Man starp citu būs tagad izaicinājums no 17. līdz 27. bet pajautām, pēc tam es pateikšu tos datus. Mēs nonulēsim negatīvo prātu, lai mums būtu tīrāks, pozitīva varam. Lūk, un tad es visiem vienmēr saku, nedomājiet, ka jūs 2 mēnešos sakārtojāt savu dzīvīti, viss kārtībā, vienkārši paliekat konstanti. Mani neklausas lielākā daļa, protams, jo viņi tur domā, katrs mēs jau īstenībā mēs arī nesadzirdam, mēs tikai sadzirdam, kas ir šajā mirklī vajadzīgs. Un kundalīni joga mums ir kopā kaut kādas 5000, vai es teikt neatceros, krijas un meditācijas, ko Jogi Bhajan atstājas 30 gadu garumā, pasniedzot katru dienu. Mums nereāli interesantas nodarbības, mēs strādājam uz visu. Un pat kāds, kurš domā, ka viņam viss ir vienmēr kārtībā, es vienmēr saku, nav nevienam nekas kārtībā. Ja tu būtu kārtībā, nebūtu uz zemes. Vienkārši. Jā, tā ir. Tad vienkārši visiem sāk kārtoties dzīve, sāk kārtoties attiecības, bērni kļūst mīļāki, rāmāki, veselība uzlabojās. Piemēram, man ir grūti tieši ar ēšanas konsultācijām, jo es no dabas instinktīvi esmu cilvēks, kurš vienmēr es paņemšu, pasmaržošu, un ja man pēkšņi norēģēs iekšā, nedarīšu viņu atlikšu malā, tāpēc man nav problēmas, vienkārši esmu tāda, kāda es esmu. Es nekad neesmu izdzīvojusi vārdu diētu vai vēl kaut ko, jo es tāda visu laiku, cik es ir atceros. Un ir bērni, jo īpaši, man liekas, šodien arī jums interesanti tēd. Un tad vienmēr, kad man saka, kā man tur ir noņemt svaru vai vēl kaut ko nos, es saku vienkārši jogu, ieklausies sevi. Un mans spēks ir kā skolotājiem tieši cilvēku ievest iekšā. Tāda, katrs skolotājs tevi var ievest tur, kur pats ir bijis. Viņš sevi tur ievedīs iekšā ar 100-kārtīgu jaudu, un visu pārējo viņš tev nodos, un tu pildīsi lēnām, viss notiksies. Un es esmu piedzīvojusi dievišķo.
Tātad es pilnībā apzinos, kas es esmu, tātad ātrāk vai vēlāk visi mani audzēkņi, nu vienkārši visi apzinās, tas ir viens. Tad man ir enerģija, kur es vienkārši, es visu laiku saku, sajūtiet enerģiju, un grupiņā raksta meitenes pat pēc 2 gadiem, nu, es nevaru, es skatos, kā citus tur sajūtu, es neko nesūtu, kāpēc tā ir, saku, tu neuztraucies, tu sajūtīsi, atlaid prātu vai vēl kaut kā. Jā, un tad vienkārši, es nezinu, cilvēks piedzīvo to laimīgu, un mēs atkārtojam, skrienam, tev ir bērni, ģimene, vīrs, darbs, bum, 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 un tad, un vienkārši joga tev ir tā vieta, kurā tu esi pilnīgi sevi, kurā tu dzirdi skolotāju balsi, kurā tu esi visu laiku ar aiztaisītām acīm, kundalīni jogam, es esmu visu laiku ar aiztaisītām acīm, jo redzi, tu esi ārpasaulē tagad. Aiztais acis ciet, aiztaisam visi. Pareizi, tu pilni, viss. Tu esi iegājis sevi. Un šī ir tā pasaule, kurā mēs varam radīt visu. Šitas ir kvantu laukts bezgalība, kurā tu vari visu radīt un piedzīvot. Jā, nu rezultāti, vienkārši ļoti forši rezultāti. Ir īpaši uz retrītiem, kad brauc pie maniem Sardīnā, tas ir vispār kaut kas. Mēģik, visi atgriežas mājās citi. Un tā, nu tā, ka citi, nevis tikai uz 3 dienām citi, bet nu citi. Citi, jā. Jā, jo man liekas arī pat tām, tā kā kundalīni tu stāsti, un tas ir veids, kā to īpašo sajūtu, enerģiju, mieru iegūt ikdienā, bet arī pat, man liekas, tā viena ļoti spilgtā reize, viņa var būt ļoti izšķiroša un svarīga, jo tas cilvēkam parāda, ka tas kaut kas ir, nu, ka tas ir īsts, jo tu par to vari runāt, es varu runāt vēl kāds, jā, es tā kā ticu, bet tā kā tā meitene, bet es to nesajūtu, bet tad, kad tu to sajūti, tu nevari vairs izlikties, ka tu to nesajūtis, ka dzīve ir tāda, kā tev viņa likās līdz šim. Varbūt tas, nu, tā dzīve tā nesakārtojās, kā tu stāsti, kad regulāri, teiksim, praktizējot. Jā, tā ir. Tas iedod to, ok, nē, vispār ir kaut kas pilnīgi savādāk nekā likās, kā man ir, un tā pārlaimība, nu, tas, ko tev iedod, tur nav alkohola, tur nav, es nezinu, narkotikas, neesmu īpaši mēģinājis, nevaru pateikt, bet to nevar dabūt citur. Nu, tā kā. Un to īstenībā to arī piedzīvo kundalīni meditācijās. Visiem pēc kundalīni jogas nodarbībām visiem mainīsies dzīve, visiem pilnīgi, tāpēc, ka to mainās apziņa. Tu vienkārši, es gribu teikt, es maz runāju, bet tie vārdi ir ļoti svarīgi cilvēkiem, un patiesībā es daudz runāju. Tātad es nemīlu garās runas, tur netaisītu tādas, piemēram, ir cilvēki, kas publiku tieši notur ar runāšanu visu laiku, runā, un pēc tam, un cilvēkiem jau patīk, šitām sēž pie ekrāna un klausās, jā. Un vai arī man prasa, kur var atrast informāciju par to vai par to, es saku, nevajag tev informāciju, to vajag strādāt. Un tavs gadījums, nu tas jau arī tas, ko tu dari, piemēram, šis portāls tātad jau ir skaidrs. Nu tagad es jau uzreiz redzu, kas tev tur iekšā un ko tu dari un ko tu sajūti un kā tu sajūti. Tu vienkārši sevi vari saukt par laimīgu, jo tu piedzīvoji to. Man bija tieši tāpatās, es piedzīvoju tādu, nu, bezgalīgo savu. Man bija, ak, Dievs, tas ir kaut kas tik skaists. Un tu saku, tu 7 dienas esi Dievā. Tu esi Dievā un Dievs ar tevi, jā. Un es arī pēc tam to stāvokli visu laiku sevi var atrast. Un es viņu tieši tā arī varu ievest tajā stāvoklī, es saku cilvēkus. Tad, kad dziedam, tad, kad man ir balss skanās, nu, man ir kakla, es dzīvoju caur 4. un 5. čakru, caur sirds čakru un kakla čakru. Un kakla čakra nevienmēr ir salda, jo, piemēram, ja man vajag atmodināt, es varu pateikt skarbu, kaut ko skarbu, cilvēks, bet viņš nedzirdēs citu, viņš citu nedzirdēs, cits nenostrādās. Tāpēc, ka nu, katram ir skolotāja, un īstenībā Sardīnija arī ir sirds čakra. Katrai zemē ir čakra sava. Tikko man to pateica viens kolumbietis. Un viņš saka, ka Sardīnijā ir sirds čakra. Es tagad visu saprotu, kāpēc man viss ten ir. Es esmu pilnībā, es dzīvoju mīlestības plūsmā. Es visu laiku, kad atbraucu uz šo salu pirms 13 gadiem, visu laiku, lai ko es daru, ko es eju, es visu laiku pateicos, es visu laiku dzīvoju mīlestībā. Es nevaru pateikt, kāpēc. Viņa to visu laiku vienkārši to dod. Un tāpēc saku, nav nekas skaistāks, man liekas, kā tie retrīti piedzīvot šeit, kad tu esi kails šajā sirds čakrā iekšā un tā. Un tie veidiņi, jā, ka tu piedzīvo, tu zini, uz ko tiekties. Bet kā tātad tu tagad saprati, kāpēc tu esi tur, bet tas sākotnēji pirms 13 gadiem, tad droši vien jau nebija vēl visā šī iekšā, kas bija tas, kas tevi uz turienī aizved.
vai aicināja, vai kā tas Īstenībā notiek? tā tad atceros, saku, tur viss ir, baigi, viss ir likas sakrīgi, nekas dzīvē nav nejauši. Tā mana pirmā avārija, kad man bija 16 gados, es jau biju samadī. Tāda mani jau vadīja Dievs. Un man patiešām tā bija, ka uz maniem cilvēks skatās, es viņiem stāstu par savu to dzīvi arī pēc 5, 7 gadi vēlāk. Viņi nesaprot, kā es varu būt ar acīm mirdzošām stāstīt par avāriju, kur salauzas abas kājas 4 vietās, kur tu guli slimnīcas gultā, kur vispār nezinu, kas tur tev un kā tur būs visam mugura, tur vienkārši. Man acis spīd, es pati to nezināju. Tātad mani jau tad vadīja. Un es biju precējusies ar savu vīriņu, mums bija vienkārši jāvar nodefinēt kaut ko nereāli skaistu mīlestību, kurā tu papildini viens otru, kurā tu rokā šitā plūsti, kurā es šodienā saku, jau mēs 96. gadā iepazināmies, bet es vēl šodienā, ka es ar to cilvēku, es tagad arī neesmu kopā, 12 gadus bijām, es ar Giovanni 12 gadus tagad esmu, bet es ar Artūru varēju. Nu, pilnīgi, man arī bez naudas toreiz Latvijā jau nebija tāda, tur tas laiks, bet es ar viņu varētu tūkstneša vidū stāvēt un okeāna dzelmē, cik ļoti mēs viens otram uzticējāmies. Un, jā, tad, kad bija tās attiecības, mīlestībā izdzīvotas, pēc 9 gadiem es vienkārši iekšā sāku justi ārkārtīgi spēcīgu dvēseles kliedzienu, ir laiks, nevarēju saprast, kas tas ir. Es strādāju Ventspils domē, es gāju uz domu, es aiztaisīju durvis, kamēr nebija mana priekšnieka un kaucu. Ak, Dievs, mums viss ir, mums viss ir. Un vienkārši dvēseles sauca, un tad mēs šķīrāmies pēc 2 gadiem, bet visu laiku par to runājām. Tas bija tāds lēmums, kurā mēs mīlestībā šķīrāmies, mēs vienkārši sapratām, ka ir laiks. Un pēc tam es nezinu kā. Tur es par to esmu runājis arī citās dažādās intervijās rakstīts mājaslapā. Es nezinu, kā man Dievs visus salika. Es nokļuvu, ienācu, es Ventspils domē strādāju, un es Valmierā budžetā studēju maģistros. Kā tas ir? Tas taču nav Dievs pilsētas blakus. Un es bum, jo es viņiem uzmanību apstīju, vai var braukt kaut kādā pieredzes apmaiņā uz kaut kurieni. Itālijā man nebija tur nekāda interesēs, es nebija tā, kas klausās itāļu dziesmas, man nebija nekādas jā, Itālijā mīlestība. Un kaut kā viss salikās mistiskā veidā, ka es nokļuvu Sardīnijā uz praksē, un pēc tam man bija jāstudē Perudžā, kas ir Itālijas kontinents, Sardīnija ar Sardīniem. Viņai maz kas kopīgs ar Itāliju. Cilvēki citi, viņa pieder Itālijai, protams, bet viņa ir savādāk. Un tad, kad es atbraucu uz Sardīniju, vienkārši, ak, Dievs, es vienmēr atceros. Atverās durvis, es eju uz priekšu ar savu čemodānu, un es sajūtu to gaisu. Un es, kad sajūtu gaisu, man acu priekšā bija mana kārtējā zibetes būta, man tādas ir 4 reizes dzīvē bijušas. Es vienkārši biju mājās. Man bija, tu esi sveicināta mājās, un vienkārši kopš tā mirkļa man nevienu sekundi no 2010. gada, piedod, nevienu sekundi nav bijusi vilkmē uz Latviju, vai, vienkārši viss izzuda, man ģenētiski izzuda viss tajā mirklī, kurās atgriezos mājās. Un tās mājas ir dvēseles mājas, un kas ir interesanti, es šeit esot attiecībās, piemēram, 12 gadu attiecībās, esot Itālijā attiecībās mīlestībā, es piedzīvoju vislielāko vientulību. Lai to nav neviena skaidrojuma, nekas neatbilst tam, ko jūs izprotiet ar vārdu vientulību. Es jau praktizēju kundalīni jogu, un kad tu sāc praktizēt kundalīni jogu, tu izēji, un ja tev vēl ir liktenis kā man nolēms kļūt par to, kas tu esi, tev vienkārši visu dzīvi iedos. Un es kā semeš, kas es gaismas ātrumā, visu lobu vaļā vienkārši. Man Dievs, viņš saka, Oltiņ, gatavā? Nākošais. Un es esmu ļoti monogāma visā, es pilnīgi intuitīvi jūtu, cik ilgs laiks tam ir paredzēts, un es eju, kāds nosaukt, tu tur te starba ir spītīga. Es saku, tas nav, es jūtu mirkli vienkārši. Un šodienā es saprotu katru atšķiru vārdu vientulība un vienatne, es atšķiru vārdu sāpes un prieks, atšķiru vārdu bailes un brīvība. Es vienkārši atšķiru visu. Tāpēc, ka man bija tas laiks, esot attiecībās, kuras bija ļoti interesantas, ir. Un, es vienkārši piedzīvoju, izdzīvoju visu, man liekas, cilvēci, saku, naudzēkņas arī. Ja tu pie manīm atbrauktu, es tevī klausītos, skatītos, es vienkārši saprastu atkal dzīvi. Vienkārši cita dzīve. Tas ir brīnišķīgi. Jā, man liekas, baigi, tas, ko tu saki, ka ir tie jogi, kas aiziet tiešām arī to tādu, to vienatnes ceļu, droši tas nav varbūt vientulības, viņi izvēlās būt vieni un tiešām iet tajā jogā.
Bet droši vien dažreiz tad pat ir grūtāk sakonektēt ar tiem īstajiem cilvēkiem, kas pie tevis nāk ar tām ikdienas lietām, kas viņiem tādā mirklī sāp vai satrauc, un ir forši, ka tu arī saki, ka tu neesi perfekta, tu vari izdzert glāzi proseko, tevi notiek visas tās pašas lietas, daudzas lietas, kas notiek arī ar mums. Un vēl vairāk, es esmu brīva. Es esmu brīva, es neieju rāmīs. Man ļoti nepatīk īstenībā. Viss tev ir jādara šitā, tev ir jādara šitā, tev ir jādara šitā. Es saviem audzēkņiem arī saku, kurš taisījām tagad visu mēnesīti diafragmu, tipā vakumiņu, paceļam rokas, kurš netaisīja, paceļ rokas. Pacēl rokas, kurš taisīja, pacēl rokas, kas taisīja. Es saku, jūs variet netaisīt, ziniet, ka nevienu neinteresē tava dzīve, un tā ir patiesība, nu nevienu tava dzīve neinteresē, tas vienkārši reāli tā ir, vienīgais vecāki. Bet tevi pašu tas neinteresē, apmēram, tas tevi pašu neinteresē, ka vienkārši... Ja to diafragmu un vakumiņu domā tos vingrinājumus, ko tu pirms laika biji ielikusi arī Instagramā, tas ir šobrīd mans vienīgais rīta rituāls. Un bērniem ir ārkārtīgi jautri. Es taisu to diafragmu, un tad viņi stāv blakus un smējās. Cik dziļi ierūt. Jo tāds ļoti jautrs pasākums. Tajā vakumiņā, iedomājies, tur jau kas ir ietilpināts. Pirmkārtām tātad tu izmasē sev visu vēderiņu iekšā, visu darbu traktu, visu diafragmu. Tu noņem sev baiļu blokus, ja ir cilvēkam meditatīvā distonija, protams, ka viņam tāpatās nekas neizzūd vienā mirklī, tas ir darbiņš, bet jutīs, jau tev sakārto, tev saslēdz ļoti kopā, vēders ir tāda mūsu galva, mūsu otrās smadzenes, jau vienkārši visiem cilvēkiem, kurš tagad, piemēram, klausās, kuriem ir kaut kādas galvas miglas, vai tur dula galva, vai sāp galva, vai ļoti, ļoti, ļoti daudz domas. Taisiet vienkārši to vakumiņu no rīta, plus vēl būs skaistā kādiņa. To es vēl gaidu, bet šobrīd vienkārši ir laba sajūta. Tā, ka ir forši no rīta. Reizītes taisi. Es taisu kopš tā laika, cik es reizes taisu, es taisu kā kuru reizi, bet pagaidām es īpaši vairāk par tām kaut kādām 5, 7 nevaru izteikt. Ļoti labi, jā. Bet forša sajūta ir vienkārši iedot tādu labu tonasiņu. Tev bērni taisa arī vai ne, vai viņi tikai smējās? Viņiem vēl 2 un 3 gadi viņi vēl smējās. Viņi tā vienkārši smieklīgi izskatās. Vīrs man arī, kad viņš man daudz sēdā projām, viņš atdos, kas tas tāds, es saku, liec man ir, es nevaru parunāt tagad, jo tur īsti nevaru parunāt. Bet par šādām praksītēm runājot, varbūt, tātad arī mūsu tas labotības kluba formāts ir īss un tā praksīta ir īsa ar domu tādu, ka, kā arī tu teici, tur citiem no rīta 2,5 stundas, lai tu būtu jogas meistars, tev ir jāsēž un jājoga, un ir kam tas ļoti labi aiziet, bet vairumam tomēr ne, jo tad ir tas, man nav laika, tur ikdiena, tur kaut kas bērni, bet tas mazais formāts, labāk to mazo nekā nemaz. Un kas varbūt ir vēl tādas ļoti foršas lietas, ko tu varētu ieteikt ikdienā, tās tiešām īsais formāts, bet tad tiešām maina visu ikdienu, ja tu to izdari. Tā, maina visu, tā. Manā Instagram kontiņā šeit vajadzīgs vienkārši bišķiņ pacietību, pasludiniet kaut kur uz leju, kaut kādi video, kur redziet, vienmēr kaut kas īsts, tur ir kaut ko mēs kopā darām. Pat ir bijis arī īstenībā Bellas Sardīnies, arī bijis tas, ik pa laiku mēs uztais tādu mazu tā kā nodarbību vai elpošanas tehniku kaut kādu. Tad man ir, es pasniedzu jogu, bet ja es sākumā, kad sāku pasniegt, bija Covid laiks, es visu laiku pasniedzu 6, 7, 8 reizes nedēļā un individuālās, es visu laiku biju jogā. Mani Giovanni teica, tu esi vai nē? Jo jau arī visu laiku tā tev cilvēciņi raksta un viņiem atbild un tam līdzīgi. Tad šodienā es pilnīgi citu formātu esmu paņēmusi, jo laiks iet, es tu vienkārši saproti, ka ja es sevi tērēšu visu laiku, kur es ņemšu enerģiju, zini, ka visiem spirituālās prakses gājēji, visiem jebkuras, visi, kas strādā ar enerģijām, ar cilvēkiem, it īpaši, kas attīra cilvēkus, pilnīgi visiem ir vajadzīgs arī kanāls, kāds meistars, kāds cilvēks, pie kura tu vari praktizēt kaut ko un atgūt šo enerģiju savējo.
Un tad es uztaisīju citu moduli, man ir jogas nodarbības, kas grib par jogu, kuram ir laiciņš gan no rīta, tur ik pa laikam vakarā, tur katru mēnesi mainās grafiks, jo es ļoti aizņemtu, man ir retrīti un bam. Un es taisu izaicinājumus, un izaicinājumi ir vienmēr, vai nu pirmie 2 bija joga tavā veselībā, pozitīvai domāšanai, tur ir visu kaut kādas pamatbāzes lietiņas. Piemēram, bija uztaisījusi septembrī to zinību mēnesi, kur bija visādas nodarbības arī ar bērniem kopā, kur jogojām, tur, kur iepazināmies par visu, bet no tāda viedoklīša, kurā tu visu laiku katra nodarbība, ko mēs darījām, bija tāda, tā kā tikko cilvēks viņš atnācis un var visu kaut ko darīt. Tur nebija tā, ka obligāti nopietni viss tas process tagad jāaiziet un nedrīkst neko tur pārtraukt nevienā mirklī. Es taisu tādus izaicinājumus, lai cilvēkiem viņi vienmēr ir pieejami. Un tad cilvēks viņu iegādājās, un viņš viņu var iziet, viņš ir vai Telegram grupā, kurā es katru rītu saku buongiorno, un tad es visiem saku tikai lūdzu neskrien ātri, katru pa dieniņai. Jo tur ir rituāliņi tādi salīti, tur ir tādi maziņi komplektiņi vingrojumu, tur ir elpošanas tehnika, tur ir kaut kādi darbiņi, ko šodien darām. Piemēram, šodien darām visu ar pretējo roku. Un tā, nu visādas tādas lietas, kas ir dzīve, jā. Un, jā, es iesaku izaicinājumiem pievienoties, ko es taisu parasti 11 dienas. Vai, nu, grupas nodarbībām, vai tos izaicinājumus paņemt. Vai arī skatieties, ir man arī YouTube'ā kaut kas. Turpat ir garās nodarbības dažas, tur arī varētu būt, jā, jo tā enerģija viņu tāpat var jūs, nu nevar salīdzināt dzīvajā, protams, bet tāpat var jūs. Lai gan, ja tagad klausīsies mūsu interviju, visi tāpat saitīs dzīvajā. Ļoti var sajust, jo, man liekas, enerģija ir tā lieta, kuru viņa nebeidzās tavā istabā, nu tā, ka tiešām to var just, un arī, man liekas, arī runāt par jebkādu praktizētāju, es arī vienkārši tā kā retrīti ietveros vairāk un vairāk to var just arī, ka cilvēki jau izvēlās daudzējus varbūt ne tik daudz to CV vai tur, cik tur gudri izklausās vai kā, bet to vilkmi, to enerģiju vai man rezonē vai nerezonē. Es ka pat skatos, citreiz cilvēkam ierakstīts ir augšā, man ir tāds tur diploms, man ir tāds, es esmu beigusi tādu kursu, es vienmēr domāju, ak, Dievs, un tiešām tas cilvēks tātad visu dara atzinībai, novērtējiet mani, redziet, es neesmu vienkārši tāpatās, es, ka pasos, nu, domāju, bāc, un tur uzreiz varu pateikt, ka cilvēks, kurš reāli patiesībā strādā ar savu esību, ar savu sirdi, ar savu būtību, ka tev nekur neko nevajag, ka tev ir kanāls vaļā, ka tev viņš nāk. Jā, tas cilvēks, nu viņš vienkārši, viņš var būt, kas viņš ir, viņam pievilksies. Kā jau tādi cilvēki, kam to, nu, kam vajag, kam viņam te liekas, ok, tad es esmu drošās rokās, te visu sapratu, kas notiks, man nekas liekas. Nu, tas droši vien arī ir kaut kāds katram attīstības ceļš, droši vien. Protams. Bet vēsturīte katram ir savā levelītī, un, kad gatavs, es saku, mēs tagad runājam, kāds skatītos interviju, noskatīsies pēc mēneša, viņš sadzirdēs citu, pēc vēl viena mēneša viņš atkal sadzirdēs. Tas tā vienkārši ir, jā. Un kas ir tās lietas, kas tev personīgi vēl ir izaicinājums? Tādas lietas vienalga, vai ikdienā, vai profesionāli, vai kaut kādi jautājumi, ar ko tu strādā? Man vienīgā problēma manā dzīvē, es nevaru nosaukt par problēmu, bet vienīgā lieta vēl, kurā, man tādas parastas lietas sen vairs nav nekā tāda, nu tur viss ir attīrīts, jau 11 gadus es praktizēju jogu, un es riktīgi strādāju ar spēcīgiem meistariem, arī tāda viena Norma Van Olsten, holandiete, kas strādā tīru uz zemapziņu, kas mēs pa orgāniem ejam cauri ik pa laikam regulāri. Patīra, man vienīgais grūtākais uzdevums ir vienmēr attiecībās, jo attiecības ir spogulis, un viņš jau nav tikai tavs spogulis, viņš ir tavu vecāku spogulis un tam līdzīgi. Bet kāpēc es saku problēmas? Ja man būtu problēmas, tad jau es būtu tā, kurā nav attiecība. Man ir attiecības, es esmu mīlestībā. Manas attiecības arī abas divas, gan pirmās, gan otrās. Bija tā, ka vienkārši ierauga atkal man tā zibens glūt, tāpat, kas bija ar Sardīniju, vai tāpat kā, kad es savienojos ar Angadamonu, tu vienkārši saproti. Un tad es tur reizē, es varētu uz Giovanniju skatos, kāpēc, tieši tāpēc.
Un paldies Dievam, ka man ir māsa. Viņa ir tāda pati kā es. Mums ir praktiski viens tas pats vecums. Mums ir pilnīgi, es Ivetai piezinu, Ivīta paklausies. Tur nerunāt, bet paklausies. Es viņai izstāstu. Un māsa ir tā, ar kuru tev nekas nav jārunā, jo viņa vienkārši visu saprot. Un tu saproti, ka visas lietas, viss kaut kas ir atkal tās pieredzes un kaut kāds no pagātnes pieredzēm un negatīvās pieredzes. Un, iet runa vairāk par attiecībām, tieši, kad ir ģimenes modulis un tā. Tā, bet tas man vēl vienīgā lietiņa vēl. Otra, kur man patīk adrenalīņu ķerti, tas ir, kad es braucu pie mašīnas stūras. Es dzīvoju tādā visu laiku zen režīmu. Es tagad runāju daudz izklausāt, bet es esmu praktiski 90% klusumā no savas dienas. Es esmu 90% klusumā. Es to dievinu, mīlu. Mašīnā tikai lieku mantras, mājās gandrīz nē. Es vienkārši dievinu. Runāju kaķi, es nezinu, malas, kad taisu tās malas krēles, reku man arī tagad jātaisa. Skaistas, jā, tev arī tavos video citreiz ir ļoti skaistas. Un es ir ļoti, ļoti enerģiskas, tādas enerģijas pilnas arī, arī viss ir ar stāstu. Es nezinu, kāds ir iespējams. Kā man tā informācija atnāk, kam ir jābūt katram. Es ļaujos, mani vārdā visu laiku vārdā. Tās malas, kuras tu tirgo, tu pati arī esi taisījusi. Tās nav. Protams, visas pati taisa. Reku taisīšu lilā. Super. Man ir tā, ka vienkārši man ir saraksts ar stilveiciņiem, un tad es pamostos no rīta, jūtu, ka jātaisa mala, tad es paņemu to sakņus, paskatos skaidrs, kas jāliek, nesaprotu, kas tur saliekās, tad ar roku pārbraucu pāri sarakstiem un saprotu, kam viņa aiziet. Un tad, kad tā mala aiziet, viņa vienkārši strādā. Un tur uzreiz pasaka, tur ir meditācija, mantra iekšā, tur es vienkārši uzreiz, piemēru. Es pateikšu piemērus vienkārši. Piemēr. Tas ir foršāk uzreiz, kad es cilvēks. Piemērs. Tikko viena no sievietītēm, viņa bija stāvoklī, un viņas draudzenīte vēl labākā, vai viņa pati saka, vairs gluži tur neatceros, nav iespējams visu atcerēties, saka, Olītiņu uztaisu lūdzu maliņu, kamēr viņa ir stāvoklī, tur tā un tā. Un es uztaisu maliņu, kas ir tieši stāvoklī, tieši tajā malā ielika tā enerģija, tā mazā dvēslīta, bērniņš, ko viņa iedomājies. Un tā bija pie manīm retrītā, tā kas to maliņu pasūtīja. Un notiek dzemdību process, un visu laiku tā maliņa ir pie viņas un beidzas dzemdības, un maliņa pārplīst. Tas, piemēram, tāda man bija viena tāda guru, spirituālā guida, tāda sieviete, kas ir, viņa ir ļoti augsts level, viņa daudzas grāmatas, viņa ir austrieta, bet Šveicē viņa ir, piemēram, tādus kā Dalai Lama uzņemšanas taisa, Nobela prēmija laureāts, un tāda ļoti, ļoti sieviete. Un viņa bija mūsu meistara sieva. Un es biju uztaisījusi sev pati dzeltenu malu, jo dzeltenā mala strādā vienmēr uz nabas centru. Nabas centrs ir, kas es esmu tavs gribas pēc savas pēc, ka tu gribi atgriezties centrā. Un es 2 nedēļas ar viņu biju, un es pilnīgi jūtu, jau viss ir izdarīts darbiņš, un noteikti baigi dziļas meditācijas process, un tur bija viņa, bet es viņu vēl nepazinu. Un meditācijas laikā es to malu noņemu nost, mēs daudz cilvēku tur bijām. Un tagad tā domāju, kāpēc es viņu noņemu, bet es vienmēr ļaujos Dievam, ko viņš dara. Nolieku to malu nost, beidzās tā nodarbība, meditācija, es aizēju pie jūras, viņa stāv viena pati, tu pēkšņi stāv pie jūras, es pieeju klāt, un es domāju, ka Dievs, kas es esmu vispār tā padomā, pieejamie klāt, es saku, es uztaisīšu to malu un pasaku visu, kāpēc, saku, man ir sajūta, ka man jums viņu jāiedod. Es viņai to malu iedodu te, Gundula viņa sauc. Viņa tā pasās, jā, es tieši tā runāju to, itāliski ir arī runāju. Tajā meditācijā es tieši domāju, ka es gribu atgriezties sevi, es gribu savā centrā. Ok, paiet gads, mēs satiekamies pēc gada Sardīnijā. Viņa gada laikā izšķīrās no tā meistara lielā, jo atcerieties, es visu laiku saku, mēs esam visi dzīvi cilvēki, netaisiet mūties, neviens ne par vienu. Vienkārši bija tā, ka viņi, kad sajiet spēcīgas enerģijas kopā, ja 2 spēcīgas enerģijas, vienkārši tur notiek sadegšana ļoti bieži. Viņa 2 gadu laikā bija novecojusi par 10 gadiem. Viņa šodienā tagad jau pagājuši 4-5 gadi. Viņa atkal izskatās kā 15 gadus jaunāka. Viņa par to gadu izšķīrās no tā sava vīra. Viņa nopirka īpašumu Sardīnijā, vispār kosmos kaut kāds. Un es to maliņu paņu, pieskaros klāt, un viņa man atverās un paliek rokā, atverās. Un, nē! Es saku, jā, tā mala izdarīja visu darbu. Un viņa vienmēr pie manī pasūta malas, viņa saka, un es savai meistarai uztaisīju malu sarkanu, kas strādā uz 2. čakru, vispār kaut kāds kosmos, 1., 2. čakru. Tur arī bija vienkārši tie procesi. Visi man vienmēr prasa, Olīte, ko tu dari ar tām maliņām? Es saku, nevis.
Tur vienkārši žut, saliekās viss. Man īstenībā bija tikko ļoti līdzīga pieredze. Mums pirms pāris arī labotības kluba ietveros. Mums pirms tavas prakses bija prakse ar Underball, kas taisa skaņu terapiju. Un pēc tā laiva es jau biju domājusi kaut kad jau to izdarīt agrāk, bet tad tā viss salikās. Es iegādājos vienu skaņu terapiju pāri man vīnu. Un vīrs man Kādu? Tā kā uz gongu un to skanošo bļodu tādu skaņu terapiju. Un vīrs man tāds, tā kā viņš tiešām mani atbalsta līdz galam, bet viņam nav bijis tāds pārdzīvojums, par ko es runāju, ka tas viss, tā kā viens ir tā kā, jā, es tā kā ticu, ka tevi notiek tas, kas tevi notiek, bet, tā kā, un mēs aizgājām uz to skaņu meditāciju, kur viņš arī dabūja to varbūt ne to lielo kundalīnī sajūtu, bet to sajūtu, ka, tā kā es izēju no sevis, pašūpojos, šūpājos, bet viņam tas gongs ļoti, ļoti daudz, viņam tur kakls un mugura, un tā kā fiziski bija grūti, ļoti sāpīgi, un viņš ap roku nesāja vārā tādu rokas sprādzi. Un mēs pēc tam izējām no tās sesijas, viņš skatās tā rokas sprādze ir saplīsusi vienkārši. Tā kā droši vien arī tur tā kā līdzīgi kā ar malām, ka notiek tas kaut kas notika, droši vien viņai atvērās vai tā izlādīs, darīja savu darbu un visi. Man rosinīte uzgāja, jo par šito, ko es jau gribēju tieši stāstīt par gongu, paklausies. Tātad es jau pati biju uztaisījusi malu 2 gadus atpakaļ. Man bija tāds interesants posms, pērļu malu biju uztaisījusi. Un es šogad vasarā bija 1. un 2. jūlijas retrīti tīnežos. Man 2. jūlijā dzimšanas diena. Es to 1. datumu paņēmu. Un tā maliņa, tā baltā pērļu, viņā baigi interesants stāsts bija iekšā, bet ļoti sakrāla. Un tagad tajā 1. datumā gongi notiek. Atbrauc Juns Agnese Gurāna, Ainārs Gurāns. Es viņu vienkārši super spēcīgi, vispār unikāli. Viņa ienāk zālē, viņa saka, tā, ak, Dievs, kāda enerģija, cik daudz cilvēki. Viņa saka, viņi vēl tagad gongus vibrēs. Pieļauju, ka gongi arī kādam var būt par stipri, var tur pēc tam būt bišķi, bet tas atkal atkārtot. Tā ir tava enerģija, ja kāds klausās un tos atpazīst, tā ir tava enerģija, tur noteikti tava tīrīšanās. Man, piemēram, pēc pirmās reizes gongiem bija tā, ka man 2 dienas viss besīja, viss smirdēja, viss tracināja, viss nepatika, tur tīra laukā. Un iedomājies, es pati nebiju iekšā, jo es vadu to pasākumu, es vienkārši biju ārpusītē, ienāk iekšā, kad beidzās gongi, man paņem vienkārši pārsprākst pēri. Aizripo. Es domāju, cik paši labi, palaidu 2. jūlijas, mana dzimšanas diena, jauna dzīve, jauns sākums, uztaisīju savu citu maliņu superīgi. Tieši tā arī tavam vīram vienkārši notika ļoti kaut kāda pagātnes sasaiste, kuru pārgriez. Mēs tāpēc dzimšanas diena ir 4. jūlijā, tā kā nākamgad, ja tev būs jūlijā. Tev 4. Jā, tad jā. Tā, paklau, Olīdī, mums tā kā būtu droši vien lēnām jāpaļojas, bet vēl dažas ļoti svarīgas lietas gribēju izrunāt. Tātad, pirmkārt, ir tava praksē pieejama mums labotības klubā tie, kas vēl nav pievienojušies vai paspēj to izdarīt. Un mums mājaslapā to var izdarīt savu sadaļu pašizaugsmi, vai arī tāpat Instagramā ir highlightos arī norāda, bet vēl es gribēju tā kā uztaisīt mazo samari par to kopsavilkumu, ko tu īsti dari, un tie, kam tagad norezinē mūsu saruna, kā viņi var tevi uzmeklēt, uz ko pieteikties, vai kad tu atkal būsi Latvijā, vai ir kāds retrīts atvērts, kaut vai, nezinu, Sardīnijā, Indijā, Balī, vienalga, kur tu to taisi. Kas ir tas, ko mēs varam, ko jau varam uzreiz pieteikties, un varbūt tas, kas ir tuvojās, ko varam gaidīt, un arī varbūt jau ieplānot. Tātad, nākošā jogas nodarbība rīt no rīta 7:50. Tātad, jā, kā jau es minēju, gribu to tieši uzsvērt. Tātad mums ir jogā 10 ķermeņi, un es gribu uztaisīt 11 dienu izaicinājumu no 17. līdz 27. oktobrim, kurā mēs strādāsim, noneitralizēsim otro
prātu, kas ir negatīvais prāts. Es ielikšu tūlīt atkal storijos. Tātad mums ir dvēseles cipars, karmas cipars, talanti, dzīves ceļi un likteņa cipars. Ja kāds no jums ir, tie divnieki ir, kam ir 2 divnieki, un tur ir ļoti, ļoti smaga karmiska saikne, kur ir jāpārrauj, lai mēs varam iet pozitīvi uz dzīvēs. Priekš to, piemēram, uzreiz saku, ja tas 4. jūlijā, tava dvēsele ir neitrālajā prāta stāvoklī, ļoti superīgi. Bet, tas ir par dvēseli, bet nezinām, kur ir karma un tam līdzīgi. Un tātad šis ir izaicinājums, kur es ieteiktu pilnīgi visiem. Notiks katru rītu 7. Mēs meditēsim, meditācija gandrīz ir stunda. Mēs jau bišķi nobalsosim, pēc tam varbūt sāksim 6:30, jo daudzie bērni cerās, lai paspētu to izdarīt. Tad man notiek jogas nodarbības. Tūlīt tās būs rīt no rīta 7:15, piekdien būs 19. vakarā, vai nu meditācija vai jogas nodarbības, skatīsimies. Un šomēnes pēc tam man ir nedēļa retrītiņš, kur uz tiem retrītiņiem manējiem ļoti, ļoti ātri piesakās cilvēki, tīpaši visi, kas ir šeit, lejas galā, dienvidos, Tīrijā kanālā, Sardīnijā. Un ir arī Kalaganone, kur ir kalnu un jūra, kur ir Rīnu un Jāņu. Un es nākošu gadu taisīšu vienu retrītu pāriem. Kā tavs vīrs arī gribētu atbraukt? Jābūt. Vēl mēs līdz nākamajam gadam. Un ir iespējams izaicinājums iegādāties, ir uz sirds centra atvēršana, ir uz veģetatīvo distoniju, ir tad, kad cilvēkiem, kuriem visādas tur bailītas, piemēram, kur mēs attīram nosti visu, ir ļoti, ļoti daudz, kas vispār ir tās. Visi, kas man rakstiet, vienkārši pajautājiet. Un Instagramā, piemēram, ja jūs atveriet vaļā manu profilu, varēs redzēt, kur ir viens aktīvais links apakšā. Viņš ir viens aktīvs links. Spiediet vienmēr uz aktīvā linka, uzspiežot, jūs ieraudzīsiet visu, ko es piedāvāju. Arī YouTube links ir, kur variet par velti paskatīties video. Ir Telegram tāda grupiņa meditācija, kur ir reizi mēnesī par velti, tur ir super, tur ir 100 cilvēku limits, bet parasti arī vairāk ir, tad tur tie, kas paspēj pievienoties. Un tad ir jogas nodarbības. Es iesaku. Un nākošais gadu būs viens retrītiņš Grieķijā. 3 stundu braucienā no Atēnām, es līdās braukšu nākošu mēnesi, tur višķiņi ietestēt to vietiņu, sakonektēt, un tad visi pārējie ir Sardīnijā, un būs Latvijā janvāra sākumiņā. Un tur vēl ir vietiņas? Es vēl viņu neesmu atvērus, jo man ir jāsagaida no augšas, kad man pateiks datumus. Ja domāju, man visu saka no augšas. Es pamostos un ir vienkārši bums skaidrs, un tad es izlieku. Es vispār ne par ko nekad īpaši neuztraucos, tāpēc, ka es zinu, ka augša mani vada. Un to var sasniegt tik viens cilvēciņš. Un tiem, kam ir mazi bērni, tev ir 2 un 3 gadiņi. Kuram ir 2 puisīti? Man abi ir puisīši. Tu esi laimīgā mamīte, tev nebūs karma nekāda smagā tur jāizstrādā. Tu esi mīlestības kanālā. Pastāstīšu, vēl drīz pateikšā. Tātad. Mamma un meita, skolotājs, skolnieks viens otram. Šodienā, kad 21. gadsimtā dzimst jūsu meitas, saprotiet, ka viņa ir jūsu skolotājs, varbūt vēl lielāks, bet meitām savukārt tagad nesapriecājieties, ka mammai te ir jāklausa. Zini to, ka tava mammīte, kuru tu izvēlējies, lai nāktu, un tev ir jābūt pateicīgam, pazemīgai pret mammīti vienmēr. Tās ir saknes, kuras ir vienkārši tavas saknes. Un tālāk, tētis un meitiņa ir mīlestības plūsmiņa. Meitiņa vienmēr tētīti iedod to, tētītis iedos to un mammai ar dēliem ir kas? Ir mīlestības plūsmiņa. Jūs neesat skolotājs, skolnieks. Viņi šobrīd vēl abi 2 ir tava auras laukā. Līdz 3 gadiem viņi paliek tava auras laukā. Tagad viens no tiem vecākiem atdalās. Viņš aizies tādā, viņam vairāk būs tagad uzreiz attiecības ar tēti, tāda vilkme. Un maziņais viņš ļoti, vispār viņš vēl ir tevīt. Viņš ir tevīt tur vispār. Un jums ir visu laiku mīlestības kanāls. Tad, kad tāda abi 2 pēc 3-4 gadu vecumiņa jāskatās, lai viņi ļoti ar tēti komunicē, lai dara un strādā, lai tad tev aizies pareizi viss skaisti tas kodos. Un atceramies, ka mūsu dēli visu dzīvi meklēs mammas mīlestību. Un ja tu esi sieva kādam, un ja tev izvēlas kāds vīrietis, zini, ka pašos pamatos viņš meklē tieši to pašu mīlestību. Un mums kā sievietēm ir jādod mīlestību. Viss pārējais ir pēc tam mīlestība. Mīlestība vienkārši dod, piepildi savu vīrieti ar to pašu mīlestību, ar kuru tu piepildīji savus dēlus. Un tev karmiņa nav nekāda tur daudz, jo tev ir tikai, neviens neaiznesīs tālāk. Tev ir mīlestības kanāls. Super, tas ir, man liekas,
Īpaši ar bērniem tās, kur arī ir tos stāstus, kur ir tās tiešām tādi karmiskie stāsti, kur var dzirdēt, viņi nav vienkārši, viņi ir ļoti dažreiz arī sāpīgi, jo tie paši tuvākie cilvēki, jo, ja vēl karma ar partneri vai kaut kā, tas ir savādāk, bet ar bērniem ir nevienmēr vienkārši. Un droši vien arī par to mīlestību, kas sievietēm ir jādod gan partnerim, gan bērniem, dažreiz vispirms tiešām ir jāpastrādā sevi ar visām tām lietām, kas mums sāp, un tad mēs esam tajā plūsmā, un kā Kundalīni joga ir arī ļoti forša veids, kā to izdarīt. No tevis to var just, ka tu neesi par to tikai stāstu, bet tu vienkārši izdzīvo to enerģiju, ka viņi vienkārši nav. Es drīkstu tev pajautāt, ko tu dari? Ko es daru? Ikdienā? Jā. Ikdienā esmu, tā kā man ir 2 mazi bērni, es viņus nelaižu dārziņā, man ir auklīga, un retrīts ir mana sirdslieta, uzdevums, nezinu, man arī viņu iedeva no augšas. Man nav tāds kanāls, kā tev varbūt viņš tik tā kā visu laiku atvērts, bet man regulāri dod informācijas arī daudz ko jūtu redzinu, tad stāstīju peņģu Spāniju un vispārējo, un man bija tāds, paklau, viņam par to tā runā, man arī ir daudz līdzīgas sajūtas, bet man tā kā, tā kā, es varu šo teikt, vai nevaru tā? Paldies, vēl viena lieta, pateikšu, kas ļoti, ļoti noderēs. Tātad, mēs esam, ir apakšējais 3 stūris, pirmās 3 čakriņas, kas ir viss materiālā realitāte un tam līdzīgi. Un ir augšējais 3 stūris, kakls, 3. un 7. Ka mums nāk vēzis, ir visintuitīvākā zīme no visiem, tu gribi, negribi, tev nāk informācija. Ja kāds ir ļoti, ļoti materiālā domāšana, vienkārši, nezinu, audzināšana vai apzināti darīt, tad viņam būs grūti tajā kanālā ieiet, bet īstenībā vienalga visiem. Un tad ir sirds centrs, kas savieno. Augšējam 3 stūrim, augšējais punkts ir 2. jūlijas. Tas ir mana dzimšanas diena, ir gads, kurā ir gada vidus, nevis saulgrieži, bet gada vidus. Tātad šitā 3 stūris ir. Tad, kad ir tā viena diena īsāka, tad tur, man liekas, kaut kurš vai nu pirmais, kaut kā tur tā ir. Bet tā tad ir 2. Tu esi te patās. Tātad tev ir visu laiku tas kanāls vaļā, visi vēzīši, kas ir dzimuši. 1., 2., 3., 4. Un tad šitā te, ja viņi bišķi, bet praktiski visi mēs esam, vienkārši vēzis ir ļoti sensitīvs, ļoti jūtīgs. Tu bez vārdiem arī sajūst. Iedomājieties, ka visas mammas sajūt savus bērnus, bet vēzītes viņu sajūt reiz 50. Ja no kaut kā tu baidies, tad iedomājies vēzi izreizina reiz 10 viņa bailes, jo vēzim arī tev ir bailīgi. Kundalīni joga ir labākais veids, kurā risināt viņas, jo man arī tā jāsas, ka man liekas, visu dzīvi strādā, tas ir ģenētiski mums ieliks, jo ienāties, ka mēs esam tajā kanālā. Un vēl tagad apakšiņas kanālu paskatāmies, tas 31. decembris, 1. janvāris. Visi, kas tur man uz retrītiņiem atbrauc tādi cilvēki, kā Dievs, tas skaists arī savienojums, viņi arī nenormāli spēcīgi, bet viņi vienalga, ko darīs, vai tā ir spirituālā vai kāda praksa, viņi iesver materiālo, vienmēr nauda, viņiem vienkārši būs. Viņiem vienkārši ir, jo tā ir pirmā čakra. Tas ir saknes, tā ir mūsu drošība. Un mēs esam augšņi, un tāpēc saku, tie intuīcijas kanāls ir ļoti atvērts. Bet vispār visa dzīve ir viena skaista ģeometrijā, visa dzīve ir vienkārši kaut kas. Man ir pēc tavas tās enerģijas liekas, ka uzreiz, es visu šodien atceļu. Kundalīni, jo es arī to gribu, jo tiešām daudz kundalīni tiek arī tādā nedaudz seksuālā mērcē pasniegts, bet tas jau viss ir par dzīvības enerģiju īstenībā par to. Pastāsti man, kas ir par seksuālo enerģiju? Es neesmu to dzirdējis. Nē, kad kundalīni, tas ir paceļ arī seksuālo enerģiju, ka iet aktivizēt to kundalīni, lai būtu tāda liela seksuāla enerģija. Bet kas ir seksuālā enerģija? Tā ir mūsu tāda 1., 2. čakra, tāpēc mēs ļoti strādājam ar mūlu bandu, ievelkam iekšā. 2. čakra, seksuālā enerģija, radošā enerģija, bērni. Tas ir pat kur ir viss kopā. Tātad, ja tev nebūs seksuālā enerģija, ja tu būsi stīva aiztaisītām kājām, neatvērsi savu klēpi, tevī nekad neienāks vīrietis, lai vienkārši piedzimtu jaunu dvēseli. Tad, kad tev piedzims bērni, man tas nav jāsaka, man bērna nav, bet jūs visi to ziniet, momentāli radošais kanāls atbrauc. Tu kļūsti, iedomājies, tu biji tikko nekas, tu biji tikai viens dzīvīte, kura gribēja, piemēram, bērnus, runāja par tiem, kam nav bērns, piedzimst bērns, paskaties, kā izmainas visa dzīve, tu kļūsti par radītāju.
Tā ir tā seksuālā enerģija. Ja kāds viņu definē, mēs tagad pacelsim to seksuālo enerģiju, tas ir ļoti pliekans definējums. Tā ir otrā čakra, kurai ir jābūt obligāti aktīvai, lai tevī būtu nauda, lai tevī būtu radošums, lai tu zinātu, ko darīt, lai tevī būtu tā dzīvības enerģija. Bet, nu jā, es saku visi, kurš prot, kā ko definē, kāds vispār patentus liek kaut kādām elpošanas tehnikām, kas patiesībā ir tā pati joga. Un tad cilvēki uzķerās, viņi domā, tas ir tagad baigi moderni, tas tagad, jā, rekur grāmata sarakstīta. Es tā vasot, domāju, labi. Jā, tās vecās prakses, viņas tā kā kaut kādā mirklī tika, varbūt arī ar visu kristietību un visu tā kā īpaši rietumu pasaulē, austrumu pasaulē, jo tas viss bija dzīvs, tā kā nebija aizliegts, un tad tagad daudz kas no šī, kas īstenībā ļoti sens, tiek pasniegts kā kaut kas jauns. Arī tīri kaut kādos, mums arī par retrīta daudzais, jums ir tikai ezotērika. Pirmkārt, tā nav, bet otrkārt, tagad arī pat jaunākie zinātniskie pētījumi pierāda daudzus šos konceptus, par ko jau runāja senie jogi, par enerģiju vispār, un pasniedz to kā kaut ko jaunu. Es tev saku, ja jūs gribiet pameditēt, piemēram, attīrīt iet kvantu laukā, bet negribiet praktizēt caur kundalīni jogu, paņemiet Joe Dispenza. Super. Es braukšu uz retrītu. Pie Joe Dispenza? Jā, novembrī. Jā, man arī viņš nereāli patīk. Es online itāliski, jo viņš arī Itālijā arī ir bijis, bet nu tad pa Covid laiku tad višķiņā bija to kursi nereāli. Jā, viņš runā tieši to pašu, tikai viņš tā kā zinātniski pastāsta, kas te notiek, bet process jau tas pats. Un tāpēc ir svarīgi atrast tādus, piemēram, es esmu moderns kundalīni jogas skolotājs. Es esmu moderns cilvēks, kurš tieši tāpatās studēja, skatos to Joe Dispenzu, ja man interesē, ja man būs kāda problēma kundalīni jogas tajā materiālā, mega lielajā, kā es zināšu, kur viņu atrasti. Es vienkārši paņemu grāmatu no Joe Dispenza, kad es viņu lasu, es momentāli, man atnāk vienkārši viss saliekās, kā es par sevīm stāstu, ka es jūtu sava ķermeņa visu. Tu, piemēram, jūti, piemēram, ja es tev tagad teiktu, un sajūti savu akniņu, tu viņu varētu sajust? Nu, es visu sajūtu. Man māsa par mani smējās. Viņa saka, Olīte, atkal tu savu akniņu, plaušiņu, bet man jau tas bija 14 gadu. Es jūtu rajonus, es jūtu, ka tu stāstīji arī par tavām avārijām un tā tālāk. Es jūtu, ka pieredze ir īsta un tur bijis liels pārdzīvojums, bet es viņu jūtu reģionos, nu tā kā pa centriem, vairāk enerģētiskajiem centriem, bet tik detalizēt. Nē, bet es noteikti pamēģināšu kādu tavu jogu pieteikšanas. Tu jūti, es redzu, tas ir ļoti, tev ir arī tev sirds kanāls ir arī ļoti atvērts. Tagad ir, jā, pēc bērniem. Tas ir tā lielā transformācija sākās pēc bērniem. Jā. Un jā, vēl viena lieta, jā. Tad, kad daudz uzdot jautājumu, kāpēc ir vienmēr tikai sievietes visas spirituālajās praksēs un tam līdzīgi. Un, ja es nebūtu piedzīvojusi samadī, piemēram, es visticamāk nevarētu izprast arī jūsu sievieti, kas ir dzemdējusi. Bet tad, kad tu piedzīvo to dievišķo mīlestību, es sapratu toreiz, es toreiz visu sapratu. Man vienkārši sabira kosmiskā biblioteka iekšā vispār. Man no nebkuras jomas, jebkura joma man vienkārši uztver uzreiz. Tātad tu, dzemdējot bērnu, iedomājies arī viens jautājums šāds. Ja es tagad kādam pajautātu, kur ir tavs centrs, visu uzreiz teiktu sirds, bet tavs centrs ir nabas centrs. Caur to centru tu nāci pasaulē, tu barojies ar mammu, un tad, kad tev dzimst šī dvēsele, tu reāli saplūsti ar Dievu. Tu piedzīvo savu samadī. Jā, varbūt tur ir sāpes, un man jau arī bija, taču ne jau man baigi viegli, tas viss notika, Dievs, tu izslēdz vēl, un pēc tam pamosties un piedzīvot to dievišķo jūs tāpat, tikai jums bija tas, ka atkal tas pats jums palīdzēja kāds viņu atmodināt šo dievišķo mīlestību. Piedzimst tev otrais bērns, ar otro bērniem atkal noteikti cits tas process, jau vēl tuvāks Dievu. Sieviete ir notvērusi šo feelingu, un viņa viņu meklē visu dzīvi. Viņa vienkārši saprot, ka būti kaut kādam, vienkārši ir kaut kas daudz vairāk. Un tāpēc sievietē ļoti viegli uzreiz beigas aplūstam, bet vīrieši savukārt, kas pievienojās kundalīni jogas praksē, un kas, ne tikai visi, jebkurai, un kad piedzīvo to saplūšanu, tur ir baigi labie meistari. Tur ir arī meistars, kas ir ar sirds čakru strādā. Bet tas ir ļoti mazāk uz 102 cilvēku. Sieviete vienkārši radīta šim visam mīlestībai un jā. Jā, viņa sieviete arī
vairāk, tā kā, man liekas, tā kā man šis viss ir, es tā kā skatos, man pat neinteresē iet uz to meistaru, jo, nu, tā kā, Tieši vai kāda tā man, es tā kā, ok, ko es tā kā, es gribu plašāk, es gribu vairāk šo visu darīt, nest, un tu jau arī, tā kā tu arī saki, tu jau arī, nu, negāji tur pēc grāmatas, lai varbūt tev vienkārši. Es tā jūs negribēju vispār būt. Ko tev saka, kur tevi sauc, to tu dari. Tev vīrieši nāk? Uz jogu, jā. Mums ir tā, retrītiņos ar tīnužos, ko es taisu, tie lielie, tie superīgie, jā, mums bija 5-6 pāri jau, un tie tās pieredzes ir vienkārši unikāls, ka tu tur sapūst ar partneri un izdzīvo, ak, Dievs. Es saku, tur man pēc tam stāsta tie, kas sēž acu priekšā, kur ir pāri, tieši arī ir vīrieti kopā, kā vienkārši, nu, pilnīgi citu realitāti. Tu redzi, tu lasi enerģētiski, parasts cilvēks, bet enerģētiski sajūti viņu stāstu pozitīvā nozīmē mīlestības tā. Un tad mans mērķis ir vienmēr pastimulēt, lai atnāk vīrieši, jo tad mainās momentāli visi ģimenes attiecības. Visi. Tad mums ir, kas jogo kopā ar pāris, jā, kas ir jogo onlainiņā, mammīte, tētis un vēl bērniņš, tur 4 gadnieks vai vēl kaut kā. Tad mums ir tāds mans mīļais audzēknis Artūrs. Tas nav man teiks vīrs. Nē. Un viņš ir arī vienmēr, un man tā patīk, viņš ir tāds pastāvīgs, bet man ir bijis, jā, tad Covid laikā bija, ka man pat bija grupā 4 vīrieši neatkarīgi no nebija ar sievietēm. Dažādi ir, jā, ir arī, jā. Bet, nu, es saku, ka tas ir mazāk. Jā, bet mēs arī retrītā redzam, ka vairāk un vairāk arī ienāk tie vīrieši. Protams, sievieši ir vairāk, bet kā arī tāpat seko līdzi un laiku un piesakās pie praktizētājiem arī vīrieši, kas ir ļoti forši un kaut kā mēs iznesam. Vīrietis, es domāju, grib ātrāku rezultātu. Tāpēc es domāju, tā kundalīni activation, kur jums ir, tad tur varētu būt, ka būs vienmēr vairāk vīrieši, jo vīrietim vajag ātrāku rezultātu. Vīrietis, nu, kuram tu tur baigi gribēsies sēdēt pusotru stundu, sakus to tā kā, nu, labi, arī tur mēs ne tikai arī, mēs arī citreiz muguriņas un kājās, ko daram. Bet vīrietim vajag ātru šeit un tagad rezultātu, un viņi izvēlas tās prakses. Vai arī jums Latvijā gan jau ir te uz līgo, kur ir visas tās tur bungas, visādas tur rībina, uguns ritāli, tas arī, jo tur vīrietis sajūt to, jo uguns jau ir 3. čakra, un uguns ir vīrišā enerģija, saules enerģija, saproti, vīrietis uzreiz sajūtīs. Un tā. Bet, jā, visiem mainās dzīve. Ar kundalīni jogu visiem mainās dzīve, jo tā ir tava enerģija un apzinātība. Viss. Tu vienkārši, piemēram, tikko sastrīdējies ar vīru, ienāc istabā, apsēdies, vai to bērnu uz narviem krita, tu jau atnāc apsēdies. Pēc izēja ārā pēc pusotras stundas. Tā ir. Jā, vienkārši laimīgs mīļos bērnus. Sabučo vīriņu arī tu vienkārši saproti, ka tas viss ir taču nekas. Strādā vai nepastrādāja kaut vai tikai es un mainās visai ģimenei tā realitāte un viss pārkārtojās. Olita, ar tevi ir riktīgi forši, tev ir tāda enerģija un mūsu sāruni, ja kāds pievienojās vēlāk, mēs arī saglabāsim ierakstu uz mūsu joslas, bet tātad vēlreiz Labotības klubā mums bija Olitas ieraksts, tāda īsā praksīte kundalīni joga prātam, ķermenim un garam, tāds vienotībai maziņš vingrinājums, bet kam ir interese vairāk vai interese uz kādu retrītu, tad obligāti ejot uz Olitas Instagram, kur apakšā ir links, es saprotu, vai ne, un tur viss aktuālais ir pieejams. Un es ieliku arī jūsu kalendārā, varbūt tās par šito, tas būtu tas izaicinājums. Jā. Nonulēt negatīvo prātu. Man arī negatīvais prāts, nezinu, es paspējušu tā kā datumos to, bet man liekas, negatīvais prāts mums visiem ir tā kā, tas ir ļoti... Tā kā jogas meistaris saka, ja kāds cilvēks saka, man nav ego, vai nē, man nav stresa, man nav negatīva nekā, tikai viņi vienkārši melo, liekuļo un grib būt tas, kas viņi nav, jo mēs dzīves cilvēks ar visām emocijām, un man patīk Ošo teicis, cilvēks, kurš nemāk dusmoties, kurš nekad nedusmojas, viņš nemāk mīlēt. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka mēs noliedzam savu emociju, un ja tu sadusmojies, vienalga, kāds tu esi, ne jau problēma ir tajā, problēma ir, kā tu momentāli transformē dusmu. Normāls, es, piemēram, ja sadusmojos, man ilgs 3 sekundes, 5 sekundes, 7. Tāpēc, ka es vienkārši zinu, ko viņa dara man dusma.
Un mums ir visas lietiņas. Nu, visas gluži nē, bet, nu jā, normālās. Tad man ar mīlēšanu viss ir kārtībā. Jā. Viss ir labi. Dusmas nāk. Forši, paldies visiem, kas pievienojās. Skatos arī, ka visu laiku daudz nāca sirsnīs cilvēkiem patika, jūta tavu mīlestību un uzreiz ir tā rezonance. Un, jā, aicinu visus, kas pievienojās pašās beigās, tiešām noskatīties no sākuma. Bija ļoti interesanti, vērtīgi. Un Olitas stāsts pats par sevi ir ļoti interesants un īsts, ko nevar iemācīt, to var tikai izdzīvot un pēc tam dalīties. Paldies tev, Mīš, un es riktīgi esmu uzlādāt dienai pie mums spēlēt. Rītā 7:15 pēc Latvijas laika var pievienoties pajogot. Tu gribi? Es īstenībā rītdien varētu. Man tikai jāuzliek modināt 7:15. Es uzrakstīšu tev. Modinātāji? Jā. Vai ceļties ar bioloģisko pulksteni? Es ceļos pagaidām ar bērniem, bet mēs bijām pagājušo ziemu Taizemē. Un tur mēs iegājām tādā ritmiņā, ka mēs diezgan vēlu gājām vakarā gulēt, jo vakarā bija beidzot tas svaigais laiks, ka tu varēji padzīvoties laukā. Un tad mēs vakarā vēlāk gājām gulēt ar 11, 12, no rīta līdz 8, 9 gulējām. Bet tagad šeit Latvijā, ejot uz rudeni, tas vakars, viņi tā kvalitatīvi laukā vairs nevarīja izdzīvot, tad es tagad pārēju uz tādu agrāku celšanos. Bet 4 nav man. Man ļoti, ļoti prieks. Un, nu jā, un piemēram tie, kas ir jogi, apbrīnoja, viņi ceļās 4, un ja vajadzēs, es pat arī, kad tu vēl pabeigšu, es kursā arī, ka mācījos, man bija pat cik es saku, es to visu piedzīvoju, es sapratu, ka tas viss ir katrā mūsos iekšā tāpat, un mums bija jāiet 4:30 sadanu taisīt, un es katru reizīti, kad gāju gulēt, es savam ķermenim teicu, mīļais ķermenīti, ja man rīt ir jābūt sadanā, tad 5 mani 4. Un es reāli, tad viņš, kad vajadzēja, piecēla mani, un tad es tās reizes braucu. Piemēram, skolotētu par gaļu, nedrīkstēs gaļu vēl kaut ko. Es saku meistariem, bet kāpēc jūs sakiet, ka nedrīkstēs? Vienkārši pasakiet, kāpēc. Es saku, kā ziemeļu zemēs cilvēki varēja izdzīvot, ja viņi neēda gaļu? Es saku, vai kā? Es saku, un tad man atbild, jo redz, tos jautājumus students neuzdos, viņš noticēs visam, kas ir visur sārā. Tad, kad uzdod, tad skolotājs meistars saka, var ēsti gaļu, vienkārši tev ir jāapzinās, ka tu apēdi dzīvnieku, piemēram, to adrenalīnu vai vēl kaut ko. Un tad viņš saka, var ēst, ja tu jūti, tikai tev ir jāapzinās tas un tas un tas. Un tad, kā viena no jogas skolotāja teica, ka mums ir taču ģenētiski asinīs, kādam ir tās kanibālu vēl asinis, piemēram, un tas ir vajadzīgs. Un tas viss ir normāli, jo mums nevienam no kā nav jākautrējas, kas mēs esam. Par garastemībā un tiem ziemeļiem es tev varētu piekrist, jo es pavadījām, mēs sanāk, ziemu bijām 6 mēnešus Taizemē, un man negribējās gaļu. Man ļoti reti sagribējās. Un tu varētu teikt, ka tur tā visa tā ēdiena, ka te jau es varu pa lielam nopirkt visu to pašu ganīs, kas tur man negribējās, jo tur ir karsts, tur ir kaut kā enerģija, tiešām arī savādāk enerģija, jo es jūtu to kustību. Bet atbraucot uz šejienu, es tā kā domāju, forši, es esmu atgājis no gaļas, bet nē, man te prasās. Un... Tieši tā. Tieši tā, šitā ir tā māka. Tad, kad tu nebūtu atkarīgam ne no kā, no ēdiena, no kā nebūtu atkarīgam, aizbrauc uz ārzemēm, to negribā, uz silto klimatu. Tev negribās. Tu iedomājies Indija arī, piemēram, no kurienes nāk joga. Viņi taču visu laiku ēd dārziņus, augus, visu laiku nosapā, visu. Viņiem tur vienkārši, nav viņiem tur tās gaļas arī nemaz, taču nav viņiem. Bet tāpat laikā, ja tā padomā, kundalīni jogā mēs lietojam maita sādu, tā arī ir nogalināta, saproti? Visam ir vienkārši jābūt šeit un tagad realitātei, nekas nav jāiztirzā, vienkārši jāsajūt. Cilvēkam ir jāsajūt lietas un jādara labākais, ko var darīt. Nenogalināt dzīvniekus, mīlēt, respektēt. Atcerieties, ka mēs arī esam visi bijuši dzīvnieki. Lai nokļūtu cilvēku ķermenī, mēs izdzīvojam 8 miljoni dzīves. Kā muša viendienīte, kā čūska, kā zilonis, kā prusaks, kā jebkas. Kad mēs šito apzināmies arī, mēs vienkārši sākam attiekties savādāk. Ja redzi kādu nomirušu dzīvnieku, viņu neraudi vairāk bērniņiem, sakiet. Vienkārši zini, ka viņš tuvāk ir cilvēka dzīvītei. Suņi, kaķi, zirgi, visi, kas atnāk jau kontaktā ar cilvēku, viņš jau ir dažu soļu attālumā. Palīdziet šiem dzīvnieciņiem pacelties, mīliet viņus vienkārši. Es saku, dzīve ir bezgalīgi skaista. Vienkārši mums ir jāatrod tā kapacitāte, spēks ieskatīties tālāk nekā tikai mūsu vajadzībās. Tā ir un vispār atvērtāk skatīties, jo nekas nesākās un nebeidzās ar to piemiršanu, nomiršanu un vienkārši to,
Tas tikai ceļojumi. Jā. Paskatās, Balī, piemēram, Balī vispār, taču cilvēki nezinu svētkus. Viņi, man liekas, arī Taizemē arī līdzīgi. Viņiem tas pats cilvēks, viņš nomirst templītī, tiek sakramēts vai vēl kaut kā, un atnāk nākošais. Jā, tas ir tikai satana amatā viena no mūsu spēcīgākajām mantrām, meditācijas, kur es noņēmu savu tos visus 3 asins izpildumus ar to satanamā, kurā mēs apzināmies, ka visam ir sākums, viss notiek šeit un tagad viss beidzas, kur viss iekrampējas, un tikai tā mēs varam dzīvot ciklus. Mēs nekad nebeigsim runāt. Mēs kādreiz vēlēsim parunāt, jo tev ir ļoti daudz ko stāstīt, un arī tāda interesanta pieredze, kas cilvēkiem, man liekas, tas ir visvairāk rezonēja. Enerģija un tā pieredze. Un baigi forši. Tā kā es mēģināšu rītdien, es tev uzrakstīšu un pieteikšos pievienoties uz pirmo kundalīni jogu. Pēc tam var man rakstīt un jautāt, kā tas bija. Un tiešām aicinu cilvēkus pamēģināt. Tev arī Instagramā īstenībā ir daudz ļoti forši tādi īsi gabaliņi, ko tīri tā kā iztestēt, lai saprastu, vai tad ir vai nav, ir ļoti interesanti paskatīties. Un paldies tev liels par enerģijas būstu mums visiem. Paldies. Paldies tev, ka uzaicināji. Tā. Tā.